Nu, čau! Jaunā epizodīte ar gatavošanos 1. maija neģēlībām. Es jau tulīt pa gaisu paskatu, man te ir atnācis no NGT Latvija, no Aigara dāvanas. Jā, ir atnākušas, gan atpakosim vaļā, kas man tur ir ieķeramais tīkliņš, kāds, līdakām un arī loriņu soma. Un tur ir rekur šitie te loriņi visādi, gumijas un tā, jā. Un tad Shimano man vispār arī iedeva, lai patestē viņu jaunos wobblerus, kur arī baigi interesanti būs. Un, jā, būs baigi interesanti. Bet ko mēs darām pirms interesantīguma? Mēs aizbraucam, paskatāmies, kā citi Latvijas copmaņi, tādi kā Tomiņš un visi pārējie, kā viņi gatavojās 1. maijam, piemēram, Čals Ošelūrs, kas taisa mānekļus Ošelūrs, ko es jums arī vēl parādīšu. Tur, starp citu, būs vairāki maisiņi, arī ko mēs jums uzdāvināsim, tā kā dāvanās būs tie maisiņi, ar gumijām, jā, tur būs vairākas gumijas, maisiņos iekšā reālākas gumijas, ko es vispār būs izspēlēsim jums sekotājiem, jā, aizsūtīšu. Bet Ošelūrs, Oskars, ir atvilcis pie Kodu Manufacturing čaļiem, lai uztais viņam fishboxu. Un jūs to esat pabeiguši, es saprotu, vai ne, Tom? Mazās pārvērtības, Pimp My Boat. Un mēs braucam tulīt paskatīties uz to laivu un satikt Ošelūrs, to mānekļu ražotāju Oskaru. Braucam, Tom? Laižam. Aiziet. Esam pie kodas. Nekur Ošelūrs dibinātājs un taisītājs Ošelūrs. Osi, čau. Tu atved uz Pimp My Boat? Pimp My Boat. Parādi, ko tev te saķūnēja. Es jau nezinu. Man jau vispār viņi gribēja uz pārsteigumu izvilkt. Čau, kas pat. Nekur Čals, kas vilka elektroniku vai laivai. Darījāt, tik smirdīgi. Dievs, kā smirdi. Šaus. Tā ir tava laiva šitā teši vai tā rūpnīca? Laiva. No? Smird laiva. Tā, šitien tev ir zivkasti tagad, jā? Zaibis. Vai mazāk? Paga. Bišķiņa bazaru. Labi. Tur gumintiņi neprasās apkārt, ne? Kaut kā, lai ūdens nešikstās ārā, ne? 3 reizes gadā. Tieši tā. Kam zivkastes parasti izmanto? Aliņi ielikt vai kaut ko zēd, kaut ko citu ieliek. Bet nedrīkst jau. 50 zirgspēki. Cik tev iet šitas te pasākums? 60 kaut kā bāri, ja? 62? Gājis 62. Tagad iet 58. Kāpēc tā? Nezinu. Krakenu uzlikt tur priekšā, nevis krakenu, bet to? Tur ir 3 akumulātori. Šajā. Jā. Šitien tev ir, Jā. lai tu vari ieskrūvēt beņķi, jā, tu teici, ka tu liks. Jā, man jau ir beņķis nopirts. Tikai Aleks ar saviem bērnu krekliņiem un šūšanu noslogojis cilvēku. Nē, tos šuj citur. Drēbīts mēs tur citur šuj. Bet... Ja vajag to tik labi. Kas bija pirms tam? Bija pa vienu kasti, jā? Viens garš, jā. Tur es gribu beņķi likt. Ja es uzlieku beņķi, tas ir ciet. Tu nevar nemaz attaisīt. Es nevaru attaisīt. Skaties, zini kā? Baigi žost. Tāds. Es nezinu, tev tas čaus nestāsti? Te ir kaut kāda lieta, ko es tajā laivu taisīšanu bija vispār palaidis garām. Šitā kamera ir Night Vision kamera, jā? Naktī. Jā. Viņš brauc naktī, un Osim nav jāslēdz iekšā gaismas laivai. Viņš ieslēdz šito, un ehalotā skatās ekrānā. Jā. Un nevajag gaismas laivai. Respekt, es par šito pat nebiju dzirdējis. Kāpēc es nebiju par šito dzirdējis vispār, vecīt, pasaka? Jūs to speciāli slēpāt?
Te ir Rinalda laiva, ja? Tāda pati kā man, tieši tāda pati laiva. Tikai te ir bišķi savādāks salons, un tad es jums parādīšu to salonu. Tad, kad mēs būsim gaismā, noteikti 1. maija epizodē. Bet Kaspar, parāda lūdzu, Night Rider šitos te apgaismojot. Nereāli ieslēdzās salona apgaismojums, nereāls. Tā kā tajā filmā, vēlreiz. Nereāli, bet smuki, veicīt, baigi foršais apgaismojums, ne? Nu, sorry, tādu gribu. Pasties, cik krūta laiva izskatās rinīgi. Te ir arī, te nav viss iztapsēts, bet reku mēs redzam, ka te ir vietiņas, kur nav. Un te ir atkal iztapsēts, baigi smuka laiva. Ļoti skaista laiva. Patiešām. Jo, un tā forma ir perfekta. Forma ir perfekta un tā. Tas tāpēc, ka man tāda ir. Bet visādi citādi baigā tēma, jā. Ļoti labi. Ļoti labi. 10 no Aleks šeit būs. 10. Svētdienas diena. Palikušas 2 dienas līdz 1. maijam, līdz sezonas atklāšanai. Tikko aizbraucu, samaksāju Eglis kungam naudiņu. Viņš man atļāva atkal privāti īpašumā paķerta līdeks. Bet joki ir tādi, ka tas nekas, ko mēs paķersim, šis būs ātrais apskatiņš. Paskatīsimies. Man ir ienācies, redz, kur Neis. Kāds Neis One saucās, jā? Mazais apskatiņš par šo kātu, pastaigāšu, pamētāšu gumijas ziltiņas, tās būs Neis ziltiņas un relaksiņu, kā vienmēr, un paskatīšos, kā viņš izpaužās. Šis kāds ir līdz 30 grami, NGT Latvija man atsūtīja viņu patestēt, un jā, šis ir līdz 30 grami, nu, teikšu godīgi, paņemot jau rokās ir tā, ka, nu, ja mēs salīdzinām ar Japāņu kātiem, tad teiksim, ļoti viegls, liekas skanīgs, bet diezgan tāds ciets. Jā? Ja mēs salīdzinām ar tādiem Japāņu kātiem, tad Japāņu kāti būtu kā minimums, es nezinu, līdz kādu 50 gramu, šis būtu nevis līdz 30, bet man viņš domāts tā kā paredzēts ir dropshotam, vairāk tā kā dropshotam, un, jā, un līdakām klasikā ķerot līdaks, jā, tās ir 5 coliņas un 10, 12 gramiņus, ka var uzlikt un pacīnīties. Esmu šeit pie karjerām, atkal, un šeit, jā, varu jums parādīt tanku, tās nolicis smuki tanku, privāti īpašumā smuki samaksā pāris eiro un atļauj cilvēks pastaigāt un paķert. Vecas, foršas karjeras, nu lūk arī tas kātiņš, varam pastīties visā godībā. Visā godībā. Kātiņš. Interesanti, lūk, skanībai, laikam, lai foršāk te var uzlikt pirkstu virsū, jā, un tad mēs jūtam arī tā jūtība labāk, bet tāds diezgan ciets. Spoli man ir C3000, Shimano, liekas, ka tāds arī izmēriņš būtu labs, pavadiņu virsū, šeit aukli gan man ir 1.5 vai 1.2, bija īstenībā aizmirsu, bet 1.5 vai 1.2, uzliek tulīt pavadiņu, kurai vajadzētu man būt te makā iekšā. Reku starp sančikiem mums ir arī pavadiņi. Kā var smuki redzēt, reka viņu uzrausta, kā viņš, ne? Relaks. Ja viņu parausta, tad viņš smukāk iet. Bet nu pagaidām kātiņš baigi forši. Patiešām, pagaidām patīk ļoti. Te pat tās. Izslēdz tikko kameru. Galā bija. No. 50 centimetriņi ir. 50 ir, bet ko mēs tev darīsim, Draisko? Vai. Netaisīsim te pigvars mazo. Metenīt. Nu tāda. 50 jau būs. Aizgāja prom. Nu forši, pagaidām forši. Iemetīšu vēl reku ar nākamo uzreiz. Metieniņu. Smuku uzskrēja pakaļ. Paķēram prom bija.
Pamēģināšu džigā kaut ko. Un te bija viena ar offsetā āķi gumiju. Kur viņi man palika? Ar offsetnieku man bija. Kaut kur te man bija. Bet vai šitajā kastē bija? Laikam šitajā nebija. Es slinkumu neesmu tur baigi pamainījis ar to pašu. Ar to pašu vien tur ņemu paģigošu vārdi, kur vārdi paģigošu, tikai kur man palika tas āķis. Paģigošu vārdi. Ora, kur ir šito āķi. Varēs? Gan jau, ka būs labi. Šito paņemšu. Vārdi uzģigošu. Cik te ir grami? Tie kaut kādi 12 grami. Paskatīsimies, kā būs džigā. Kā tam, bet liekas, ka būs labi. Ja jau viņš tā skan, tad jau arī džigā viņš forši skanēs. Un rekur offsetnieku mēs varam šitā iekšā. Šitā. Aizveram līdz galām. Un tad skatāmies, tur vajadzētu nākt ārā. Saliecam to vārdi. No, šitā. Un, ka zivs rekur, ka ņems, tad rekur āķis vaļā. Ka zivs rekur ņems, tad hops. No, pamēģināšu šitā. Jāiesprauž šitas bišķi iekšā gumijā, lai iet cauri kokiem. Metam iekšā, gremdējam lejā un paģigosim. Metam iekšā, gremdējam lejā un paģigosim. Džigošana ir lo. Uz 3 apgriezieniem. Vai pat 4 var līdakām. Nu, vispār 1-2 auklu pat es smuki jūtu, ka nokrīt zemē. Tā kā domāju, ka varbūt pat kātiņš būs forši. Pludiņu paņemšu. Kas tas pa pludiņu mums ir? Foršais. Uz dzīvo lielais pludiņš. Nu, super. Tā, pludiņš ir viens, bet otrs ir tas, ka man nekad arī džigā nav vārdu ņemt. Nezinu, viņas nav laikam tik muļķis tāds zivs. Viņas zina, ka vārdis laikam nedzīvo dziļumā. Bet reku pludiņš man ir un tādā ziņā super. Nu, uzliks to neis. Pastīsies. Foršas jau ir tās gumijas tādas mīkstas un pastīšos, kur man te. Hop. Apmēram līdz turienē, ja? Nu. Super. Bober. Čau, Bober. Es kāpšu uz tavas mājas, Bober. Nedusmojies, Bober. Kāpšu uz tavas kājas. Uz tavas kāju mājas. Māju kājas. Reku ir kaut kāds zāļu pudurs. Varētu domāt, ka tur varbūt ir seklāks apkārt. Paskatīsimies.
Parasti jau pie bebra mājām kaut kā ir. Tāds dzīves. Simt punkti kaut kāds te. Oba! Rekurī. Vai, kur smuki skanīgs. Nē, īstenībā kāds ir diezgan skanīgs, godīgi sakot, smuki. Neku pagremdēju un tinkšu. Galā bija. Neisiņš ir nekāda vaina. Strimala. Paga. Pa. Nu, redz kādu. Ko tu darīji te pie bebra mājas? Neņemsim rokās, lai tev vispār. Nu, ej, otrādi, ej prom. Skaistu. Nu, ot, smuki. Tepat tās iecirst. Forši. Vispār forši. Skanīgs bija. Copa varēja forši just. Nu ko? Kātiņš mums ir notestēts. Ir forši. Spolē jābrauc uz apkopi. Tā skan, tā kā es nezinu, ko viņi tur malt iekšā. Nu neko, tā ir izbeigusies, vēl neesmu aizvedis uz apkopu. Jā, tas, taisīja visu ziemu laivu un neesmu aizvedis spolu uz apkopu. Vajadzētu aizvest, jā. Tā diezgan man te ir neko. Kāds forši pārsteigts esmu. Nevis pārsteigts, paņemot rokās jau es jūtu, kad viegls foršs kātiņš un galvenais, ka skanīgs un tā, kā es tieši gribēju. Tā kā kāds šitais ar šito es ķeršu pirmā mājā klasikā. Un otrs, kas man sporteksiņš, kas ir tas kātiņš, ko es pirms tam testēju, tas man būs tām laiva tehnoloģijām ar to ķert, jo tas ir līdz 50 gramu. Man patīk tādi cietāki tie. Un neko, laižam uz garāžu, parādīšu jums, kas man vēl ir ienācies, ko man Aigars no NGT atsūtīja dāvanā uz pirmo māju ietveramo tīkliņu un foršu somu, ūdens izturīgu mānekļiem savādāk. Es tur tā, kur kā nolieku. Un kaut kā tā, jā, braucam uz garāžu, paskatāmies, ko tur saliekam un tad jau laižam pirmajā mājā. Nu ko, esam atpakaļ garāžā. Var jums palielīties par šitajiem vēlreiz parādīt. Šitie ir labā tēma. Neberžās laiva un kur uztaisam ar kronšteiniņiem, kas smuki pieliekās te klāt ar skrūvēm. Ja? Uztaisīts ar kronšteini. Smuki. Te ir priekšā korķis. Kur tie ir tāds izmērs ir žogu stabiem. Būve R uzņēmums man to atsūtīja. Un viņi ir, mums ir, būve ir Ikšķilē. Ja? No Ikšķiles būve R uzņēmums. Man atsūtīja, viņi uztaisīja arī šīs te. Tā kā viņi ražo žogus un tādas lietas, bet ja jums ir kaut kas, ko jūs gribat arī vai savai laivai vai kā, sameklējam būve R, uzlikšu te augšā, kas ir uzņēmums, kas ņemās ar metāla detaļām un, teiksim, tādā ziņā, var arī tikt pie šādiem te. Vēl kas mums te ir laivai, lūk, es varu parādīt šitenzī, ja? Šitie te. Lūk, arī ar kronšteiniem skaisti pieliekās klāt, un viņš mums ir paredzēts, lai laivu, ka laižam ūdenī, abās pusēs šie stabi. Ja? Arī tumsā, lūk, ir atstarotāji, arī Rīgā ražo šos te. Tas tāds pēdējās, ko es esmu paķūnējis, te piekabēju pielicis tāds pēdējās lietiņas. Paskatieties, kas man te pa bardaku ir. Laiprāts, kas te pa bardaku ir iekšā. Man ir sasūtīti neisi kāds Sportex soma, Sportex ieturamais tīkliņš, to visu es jums tūlīt parādīšu. Principā es esmu gatavs pirmam mājām bijām, jūs redzējāt jau kādi tur patestējām un tā. Pirmam mājām es esmu gatavs, vēl te vienu otru jāuzliek punktiņš uz ī pašai laiviņai, kas bija rekurtās vaduls, tie atnāca tie stabi,
tagad pēdējās dienās. Un arī NGT man atsūtīja paciņu ar mānekļiem, kas jātestē. Un somu foršu kātus, 2 jau, kas būs jāpatestē un jāpasaka savs viedoklis kā, bet šodien, ko bijām, to neizkātu patestēt, man patika. Kā jau es teicu, man patīk tādi cieti, forši skanīgi kāti. Es vienmēr baidos no tā, kad, teiksim, ja viņš ir skanīgs, viņš ir neizturīgs. Es beigās gan neuzfilmēju, bet es beigās ezerā arī ieķēru kokā āķi, nolauzu, tā ir diezgan liela aukla, bieza, nolauzu zaru milzīgu un ar to kātu tā cēlu viņu ārā, kāds ielocījās, viss tā, arī jauda viņam ir tā, ka es domāju arī ar lielāku, foršāku līda, ka es viņu varēšu bišķiņu valdīt. Kaut kā tā, jā. Nolieku tulīt kameru, es jums parādīšu fiksos vilcienos, kas man te ir priekš 1. māja. Tātad, ko man te sasūtīja? Tātad man atsūtīja Neis modelīts One kātu, ko mēs redzējām, ko es šodien jau patestēju. Ļoti patīk firmai Neis, ka viņi ir padomājuši par to, kā cilvēkam pēc tam pārvadāt šo kātu. Ja? Līdz nāk šāds te čeholiņš. Šis te jau, ko mēs varam uzmalt, lūk, uz spicītes virsū. Un mums tad netirinās, un viņš forši savelkās rekur. Un te viņi var reku savilkt. Arī ar šito mēs savelkam reku viņu pie kāta klāt. Šito te, ar šito te mēs savelkam. Laikam tomēr nesavelkam. Bet jā, šāds te. Un viņš laikam ir šādi te kaut kur jāuzliek uz spoles vai kā, lai viņš nenomūk nost. Bet, un vēl forši neesam tas, kad... Vēl forši tas, ka cilvēki ir, viens ir padomājuši par to, bet otrs, viņi ir padomājuši cilvēciņi, ka viņi uzreiz šitos ten arī līdzi iedod. Tos, ko rekur, lai mēs saliekam kopā kātus, ka izjaucam, ar spicīti. Patestēsim, pagaidām esmu patīkam pārsteigts. Ar otrs polīti, lūk, ir Hydrospirit. Otrs ir šis te kāds, kas ir līdz 2,10 garumā. To es izmantošu tādu wobblers raustīt un tādām lietiņām, ja? Varam šito arī izjaukt, sajaukt, salikt, smuki, noliekam maliņā. Arī, Sportex, Hydrospirit, šāds te forši arī NGT Latvija var iegādāties. Man patīk Sportex kāti, visticamāk pāriešu arī vieglais džiks. Un Big Bite kārts arī man būs no Sportex. Tas paldies Aigaram, paldies NGT Latvija. Jā, viņa tādām foršām dāvanām mani šī mājā ir apdāvinājuši. Šis maisiņš, mīļie, tas ir sekotājiem. Te iekšā ir relaksi, visādi relaksi jauns, reku gumijas, maisiņos salikts. Tas būs priekš jums. Tos es izspēlēšu jums, arī kaut kādus neisus noteikti izspēlēsim konkursos vai kā, bet lūk, ir šīs te neis gumijas. Patīk tām neis gumijām tā forma, tāda interesanta raupi, un kā mēs vakar tie čaļiem jau garāžā arī skatījāmies, baigi patīk viņai, te gumijai, tam neis gumijām, ka viņas mīkstas ļoti. Forši mīksta gumija, nav tādas cietas, un arī visādi var apāķot, forši smukas gumijas. Šīs gan ir lielās, ir arī mazākas. Jā, testēsim, skatīsimies. Ir šādas ar šīm parastajām astēm. Ir arī tās saucamās dropshot gumijas. Tās, kurām ir tās, ko mēs tur izmantojam, vairāk arī uz tiem panoptikiem un ar tiem copējot rekordu šitajām te astītēm, kas ir tās parastās astītes, ja? Patestēsim šitādas visādas. Neizsam kādas, tik nav smukas krāsas te ir. Šodien pamēkāju jau arī šitās, forši smuku uzvedās ūdenī. Lūk, ir arī šāds ten. Visādos izpildījumos ir mums arī asariem. Neizsam ir arī asariem gumijas. Un, protams, neaizmirsīsim par mairažotājiem, mūsu pašu latviešiem, kas ir Ošelūrs. Oskars, kurš arī tais mānekļus šodien ieliku Instagramā story, kad
biju copēt, un tur jau man vairāk cilvēku uzjautāja, kur var šādas te iegādāties gumijas, ja? Viens ir ošelūrs, meklējam gan Facebookā, gan visur mēs varam mierīgi sameklēt ošelūrs, bet otrs ir tas, ka arī NGT Latvija vislielākais piedāvājums ir šiem te ošelūrs mānekļiem. Tā, tik daudz par mīkstajiem silikonu mānekļiem, tos es arī smuki salikšu, pakas, smuki iekšā somā. Aizmirsu pateikt vēl par mankīlūrs. Lūk, ar iksiņiem acu vietā, ja, kādas mēs redzam, ir arī maziņās priekš asariem. Šīs ten arī mankīlūrs arī neesmu baigi testējis, kaut kādas pāris. Pagājuši gadu pamētāji, tāpat var noķert. Nav nekāda, tie silikona mānekļi, jā, viņi ir katra firma savādāk, lūk, tie iepakojumi un tā, bet arī nekāda vaina mānekļiem un var darboties un tā. Tad pa mānekļiem vēl, kas ir plasmas mānekļi. Interesanta tēma. Tūlīt jums parādīšu vienu interesantu tēmu. Man izstādē pienāca Shimano čalis, kas pārstāv Baltijas Shimano. Un viņš man teica, vai es negribu patestēt Shimano produkcijas. Jo teica, ka man jau spoles ir no Shimano visas. Jau gadiem es ar Shimano spolēm ņemos, un tās man ir tādas, es uzskatu, ka ir divas spoļu firmas tikai. Mani varat mest ar akmeni vai kā, bet Daiva un Shimano. Divas tādas, kas kaujās tās firmas, tas pats, kas Xbox un PlayStation, ja? Vienam patīk Daiva vairāk, vienam patīk Shimano vairāk. Man patīk Shimano, kāpēc? Tāpēc, ka es varbūt sāku ar Shimano, un man ir tā, ka kamēr man tas inventārs nepievīļ nekad, tad man nekad Shimano spola nekad nav pievīlusi. Līdz ar to man nav pamata viņām neticēt un tā. Un Shimano čalis, World Minnow, šādus ten jaunos Flash Boost saucās šī te iekšā. Jūs redzat, ka viņš tirinās vēl arī, ka es esmu apstādinājis viņu ar savām trīcošajām rokām uztirinot. Vēl lūk, iekšā ir plāksnīti, kas turpina, mums gaismu tā kā atstarot, ja? Mums ir vairāki, man iedeva vairāk veidi viņus pamēģināt, ja? Pamēģināšu, vajadzētu jau būt forši. Reku var redzēt, kā viņš tirinās, ja? Šodien kādas man tās rokas, es atvainojos, jā, visu dienu te nocīnījos pa ezeru, un tad viņas tādas man ir. Jā, interesanti šie vizuļi. Pamēģināsim 1. maijā šiem Shimano jaunajiem wobleriem ir tāds joks iekšā, ka viņiem ir šī te, parasti viņi saucās magnetic cast sistēma, bet viņiem viņi saucās savādāk. Viņa kaut kā saucās savādāk tā sistēma, bet tā ideja ir tāda, kad šeit iekšā ir tāds atsvariņš. Mēs metam mānekli, tas atsvariņš aiziet uz aizmuguri. Līdz ar to māneklis lido kā lode, šādi sagriežās un lido tā kā lode. Un, ja mums māneklis šitā metot, kā būs ķīniešu sūdi, es atvainojos pa izteiciem, bet ķīniešu sūdi būs tā, kad ar viņiem metot vienmēr viņš lido šitā un mēs nevaram aizmest, ja? Tad šiem visiem jaunajiem Shimano wobleriem, kas ir šie te jaunā tipa šie te wobleri, ja? Tad viņiem visiem ir iekšā šī sistēma, ka mēs viņus varam tālu aizmest. Viņš lido kā lode, iekrīt ūdenī un lūk, šeit mēs pat šitam varētu pat redzēt šitajā malā. Jūs redzat, te ir iekšā atsvars, kas staigā. Ja? Viņš aiziet, bet te tas nav magnētiem. Japāņi ir izdomājuši kaut kā bez magnētiem. Attiecīgi viņš iekrīt ūdenī, atsvariņš aizskrīt mums uz priekšu un ir pareizais izsvarojums, lai viņš varētu spēlēt tas woblerīts. Ja? Jā, kvalitatīvi forši woblerīši. Paskatīsimies. Japāņi jau, kā saka, sūdi netais. Vēl man iedeva, jā, viņiem ir tie, un vēl man iedeva jasei, šāds te saucās kaut kāds, tā kā forelīte, arī tvičojamais, arī varētu asariem arī šāds te izdoties. Man jau vairāk liekas kā asariem vasarā, tad ir tie foršie poperi, ja?
kādreiz pirmajās reizēs, kad ar čomu gājām pirkt mānekļus maziņš, kad bija nopirkt šos te saucamos, viņi jau sen jau tiek ražoti, poppers saucamais, ja? Ar šādu te bez mēlītes, viņam gals ir tāds, ja? Poppers, un mēs velkam un viņš iet pa virsū ūdenim. Mēs paņēmām un izmetām misenē, mēs domājām, ka viņam kaut kas nav riktīgi tam woblerim, bet viņš tā ir arī domāts, viņam tāpēc ir šeit tāds apaļš. Viņš ir domāts ar tādiem sitieniem pa ūdens virsū, tā plunkš taisīt. Un tad vasarā arī viņam lūk ir iekšā tā sistēma, ka viņš reiku mirgo. Ja? Vēl, ka viņi tā, ja? Un vispār ir, jā. Es esmu vienu otru zivu noķēris, bet baigi neesmu aizrāvies ar tiem popperiem, bet baigais skats ir, ka līdaka lecieni pilnīgi virs ūdens viņas ķer rokā. Šitos te mānekļus. Pamēģināsim. Tas no Shimano man iedeva pamēģināt tos mānekļus. Es domāju, kāpēc nē? Ja viņus var tālu iemest, viņi var forši uztvičot. Forši, jā. Es domāju, ka šitiem vajadzētu strādāt. Tos es lieku iekšā atkal kastē pie wobleriem. Tā, tik daudz mums būtu pa wobleriem un pa mānekļiem. Šeit es varu parādīt vēl vienu joku. Tā, ja mēs izņemam šito kātu ārā, es izņemšu vēl arī šito kātu ārā, lai es jums varu parādīt vienu joku. Un joks izskatās šitā. Šie te ietveramie tīkliņi ļoti patīk. Ok, šis ir milzīgi izmēri. Šis ir lielajām metrīgajām līdakām, ka mēs ar tiem panoptikiem un tiem, kas ļoti visiem nepatīk, tie aparāti, ko tur dikti heito tos aparātus un kā to ietveramo tīkliņu un arī tā salikšana viņam ātri. Lūk, pavelkam, hops, pogu uz augšu un iestumjam šito iekšā. Un viss. Un mums ir baigi smuki viss un baigi forši. Bišķiņ ieķērās, bet jā. Izvelkam atkal un saliekam. Es viņas ielicis tad tagad pagaidām iekšā šitajā kastē. Bišķiņ, lai viņš man te līdz ezeram, lai viņš man stāv tajā kastē. Nu ko, tas ir par to ietveramo tīkliņu. To mēs, protams, izmēģināsim. Man bija tāds mazāks. Viņi ir baigi foršie šitie. Man ļoti patīk, ka viņam virsū arī tur sporteks un viss tā, kad ir tā zolīdi izskatās. Nu ko, ja mēs skatāmies te tālāk, paliekam malā kātus. Rekuri baigā tēma. Ūdens izturīgi somu forši. Aizgāju uzreiz, man Aigars atsūtīja no NGT. Es uzreiz aizgāju uz kuršiem, sameklēju lūk kasti, kas iet perfekti viņā iekšā. Atveram vaļā lūk kasti un redzam, te man ir visi loriņi. Te ir gumijas, dzīves un nedzīves, te vēl ir vairākas. Te ir priekšā, te es lieku gumijas, te man ir rekur vienā pusē, man bija fluorkarbons priekš pavadām. Ieliek iekšā tik tālu, mums ir, kas man te ķerās, Japāņu wobleri, man te ir tā saķērušies, ka viss kārtībā. Japāņu wobleri mums ir atdarīti, ja? Tā, soma, tad mums mānekļiem ir, un vēl man kaut kāds atsevišķi tur kastīts reko visu. Varam arī street fishingā, ka ejam ar šito somu forši iet. Forša ērta. Galvenais, ka ūdens izturīgi, ka viņai arī attiecīgi mēs, ja lietus līdz, tad mēs varam smuki. Mums ir sausas mantas iekšā, ja? Tās ir te man ir loriņu kastīte. Nevis loriņu, bet te ir pavadiņas un viss, kas ir paciņas ar visādām karabīnītēm. Reku lietuvieši, ka mēs pieķersimies pēc tam. Man lietuviešu firma Kurza iedeva āķus patestēt visādus, lūk, visādi jauni āķi ar bumbiņām, bez bumbiņām, visādi, ja? Tādi arī asi forši Gurza, jā, lietuviešu uzņēmums Gurza. Asi tādi āķi, paskatīsimies, kā viņi mums izpildīsies.
vai viņi būs tik asi vai nebūs, bet tas vairāk bišķiņ jau paķersim līdaks pēc tam, kad asaros, ja? Pieķersimies tam. Tā, tad man ir attiecīgi, jā, pa kastītēm. Reku man ir kastīte. Es uzreiz var jums tiks parādīt, kā es salieku. Šitās foršas kastītes ir. Ļoti patīk. Šīs te kastītes, kurām te ir pat apakšā ir vietiņa, kur āķiem iesaisties iekšā. Ja, ka mēs ieliekam lūk māneklu, viņa māķi iekrīt tur iekšā un forši ventilējās un arī nesapūst pie āķi un tā. Hops, ciet, un tāpat kastīte, rekur no otras puses atveram, 630 tā izmēr un tādu goblerīšu. Tik tālu pa tiem, vēl viena lieta svarīga, ko es jums gribēju parādīt, rekur vēl viena tāda kastīte man ir, ja, tā man ir, tam panoptikam, tā ir makšķerēšanai, kas ir, es iespiedu sastīti iekšā, sabojāju sastīti gumijai vienai. Bet rekur šis man ir, jā, pusūdens zivīm, dropshot gumijas šeit iekšā šīs te saucamās ar šitajām astītēm, ja? Tās man ir šitādā kastītē atkal iekšā. Visādas krāsainas, visādas kādas tik vajag. Tā viena lieta, ko es baigi gribēju pieteikt, ir šitāda kasti vai katram laivā veči. Redz, kur mums ir atslēgas, drošinātāji, termogofras, savilces, skrūves, gan spicās, gan uzgriežņi, visādi veidi uzgriežņi, hamutiņi te ir iekšā. Te man ir, ka es šito attaisu vaļā, reku svecis pat ir, ja, iekšā rezervas motoram. Veči mums tas ir, mēs tomēr braucam ar iekšdedzes dzinējiem pārsvarā, ja? Mēs braucam ar iekšdedzes dzinējiem, un iekšdedzes dzinējiem var viss kaut kas notikties, mīļie. Un uz ūdens, kad tas notiek arī laivai, un ko labāk ir, ka ir viena šī te tāda līdz, kaut vai mums laiviņa ir mazāk, lielāka, bet mums viņa ir līdz. Tā kastīte, un mēs varam, tomēr kaut ko uz ūdens arī paveikt, un tās pašas plaķenes, te ir atslēdziņas, jā, kā es teicu, skrūgrieži, tas viss mums ir jābūt vienā kastītē. Te man ir tehniskā lūka, šeit, kur man ir tie, kas bija izstādē, tie zina, šeit iekšā man ir tāda tehniskā lūciņa smuki, kurā man ir akumulātors un visas tādas tehniskās lietas, tāpēc šeit es arī ielieku to kastīti ar tiem loriņiem un tā. Nu ko, mīļie, pietiek te taisīt kaut kādu topshop, braucam uz dīķi un ķeram līdeks, palikušas pāris dienas tikai. Dodam virsū, nākamajā epizodē jau kabinam klāt laivu pie tanka un liekam dziesmā šito visu, ko es te visu ziemas taisīs. Ieliec laiku epizodei, visiem veiksmīgu, izdevušos zivīm bagātu 1. māja un tiekamies jau nākamajā epizodē. Čau!